Sveicināti! Priecājos būt šeit kopā ar maniem kolēģiem, ar dažādiem speciālistiem no izglītības jomas. Arī es nāku no izglītības jomas un pati esmu bijusi svešvalodu skolotāja. Tāpēc saprotu, cik svarīgi ir uzrunāt katru jaunieti, atrast veidu, kā sarunāties ar jauniešiem un kā palīdzēt individuāli. Nevis visiem kopā, bet ieraudzīt katru. Jāsaka gan, ka projektā Skola kopiena, mans ekspertīzes lauciņš, kāpēc es esmu eksperte, strādāju kopā ar savu kolēģi Elitu, strādāju ar projektiem, kas ir tieši skolu partnerību un iniciatīvu projekti. Bet šodien tātad pastāstīšu vēlāk par individuālā atbalsta plāniem. Uzreiz vēlos uzsvērt, ka tātad jautājumos par šiem te mazajiem projektiem droši rakstiet un sazinieties ar mani. Savukārt tajās situācijās, kad jums ir jautājumi jau par individuālajiem atbalsta plāniem, vai tikai par to, kā tos izveidot, kur to darīt, kā to vislabāk darīt, kā labāk noformulēt mērķi, šie ir visi tie jautājumi, ar kuriem jums vislabāk būtu vērsties tieši pie sava reģiona speciālistiem. Tātad projektā Skola kopienā mums ir gan reģionālie koordinātori, gan reģionālie eksperti. Un tie ir tie cilvēki, kas jums vislabāk varēs atbildēt uz šiem jautājumiem, arī tāpēc, ka viņi ir tie, kas izskata sagatavotos individuāla atbalsta plānus un izvērtē tos. Tāpēc ar jautājumiem droši pie šiem speciālistiem. Kāds tad ir individuālo atbalsta plānu mērķis? Kāpēc tādus vispār vajag? Individuālo atbalsta plānu izveide un īstenošana, mūsuprāt, nodrošina agrīnu risku identificēšanu un atbalsta pasākumu plānošanu izglītojamajam, tādējādi samazinot sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku turpmākajos izglītības posmos. Tātad, kā jau iepriekšējie runātāji stāstīja, mēs domājam par prevenciju, mēs domājam, kā novērst šos riskus jau pēc iespējas agrāk, lai neizveidotos situācija, ka jaunieti vairs nav iespējams dabūt uz skolu. Kas tad ir iekšā individuāla atbalsta plānā? Kas tad ir zem tā vāciņa? Tātad vispirms atbalsts tiek nodrošināts individuāli vai grupā. Tie ir 2 līdz 3 izglītojumie, tātad mazas grupiņas, izvērtējot atbalsta specifiku un izvērtējot, kādas tad ir tā katra individuālā vajadzības. Individuālais atbalsta plāns tiek izstrādāts interaktīvajā rīkā, kas ir mūsu projekta izstrādāts. Un individuāla atbalsta plāns tiek izstrādāts katram mācību gada semestrim atsevišķi. Pirmajam mācību gada semestrim atbalsta pasākumiem ir paredzētas maksimāli līdz 48 stundām, savukārt otrajā semestrī tas jau ir līdz 60 stundām. Šeit vēlos uzsvērt vairākus mazākus aspektus. Pirmām kārtām, tātad kāpēc ir šī atšķirības starp pirmo un otro semestri? Protams, ka tas ir tāpēc, ka otrais mācību semestris ir garāks. Nākamais jautājums, kāpēc neietverot mentoringu? Tātad mentorings ir pavisam atšķirīgs atbalsta pasākums, un par to arī atsevišķā prezentācijā pastāstīs viens no maniem kolēģiem. Kas vēl šeit būtu jāsaprot? Tātad norādītais stundu skaits 48 un 60, tas ir maksimālais, un ko mēs šeit aicinam? Mēs aicinam ievērot samērīguma principu, mēs aicinam skatīties, kas tad īsti ir tas atbalsts, kas katram izglītojumam ir nepieciešams, un aicinam arī padomāt par katru izglītojumā slodzi. Jo, ja jaunietim jau ir risks mācību pamešanai, tad iespējams, ka papildus 5 matemātikas konsultācijas nedēļā nav tas, kas viņam palīdzēs, bet tieši otrādi to situāciju pasliktinās un radīs viņam vēl lielāku spriedzi. Tāpēc samērīguma princips un domājot par jauniešu īstajām vajadzībām. Un, protams, pirms mēs steidzamies kaut ko sagatavot, pirms mēs ķeramies pie tiem dokumentiem, pirms mēs mēģinam ielogoties interaktīvajā rīkā, obligāti ir arī pirms IAP sagatavošanas jāiegūst vai nu pilngadīga izglītojumā, vai nepilngadīga izglītojuma gadījumā viņa vecāku piekrišana. Bez šī dokumenta neko vēl nevaram uzsākt darīt.
Kam jābūt individuāla atbalsta plānā ietvertam? Pirmkārtām, tur ir informācija par izglītojamo. Daļa no šīs informācijas ielasīsies arī no visas sistēmas, bet daļu mēs lūgsim arī ievadīt plāna sagatavotājiem, piemēram, par izglītojumā stiprajām pusēm. Tur jānorāda arī identificētos riskus un saistībā ar identificētajiem riskiem, kādi tieši būs tie atbalsta pasākumi, kas tiek plānoti šiem riskiem, lai tos mēģinātu samazināt, un kāds ir arī plānotais stundu skaits. Ir jāievada arī informāciju par atbalsta sniedzēju, tāpēc jau tajā brīdī, kad sastādam individuālā atbalsta plānu, būtu jāzina, kurš tieši būs tas pedagogs vai speciālists, kurš iesaistīsies šajos atbalsta pasākumos. Lai nav tā, ka sagatavojam plānu, un tad izrādās, ka tomēr nepietiek pedagogam stundu, lai varētu šo atbalstu sniegt. Tālāk ļoti aktualizējies ir jautājums par mērķiem, jeb sasniedzamo rezultātu. Un šeit ir jāsaka tā, ka plānu sagatavotāji ļoti centušies. Daudzi ir domājuši par tālu nākotni, ir fantazējuši par to, kā tad būs tam jaunietim, tad, kad viss būs kārtībā. Bet šeit gribu uzsvērt to, ka mērķi individuāla atbalsta plānam ir jāraksta tieši šī te viena individuāla atbalsta plāna ietvaros, jeb viena semestra ietvaros. Tiem ir jābūt konkrētiem, piemēram, kādas prasmes mēs mēģināsim jaunietim uzlabot vai ar kādām attieksmēm mēs strādāsim. Tām ir jābūt izmērāmām un šiem te mērķiem ir jābūt arī reāli sasniedzamiem. Tātad, ja mums, piemēram, ir jaunietis ar lasīt prasmes grūtībām, diezin vai viena semestra laikā mums izdosies no jaunieša, kurš ar grūtībām lasa, tikt līdz jaunietim, kurš katru nedēļu izlasa pa vienam romānam. Tāpēc konkrēti, izmērāmi un tik tiešām viena mācību semestra laikā sasniedzami šie te mērķi. Tālāk īsi ieskicēšu, kādas tad ir tās galvenās atbalsta iespējas projektā. Pirmkārtām, tās ir pedagoga konsultācijas mācību priekšmetos. Tās var pasniegt gan grupās, gan individuāli, un tās nodrošina attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Kā izvērtēt, kad tas ir nepieciešams grupās vai individuāli, un kāpēc vispār ir šāda iespēja? Tātad iepriekš projektā Pumpurs aktualizējās jautājums par to, ka pedagogiem tomēr ir tikai 24 stundas diennaktī. Un kā tad palīdzēt tiem visiem jauniešiem? It īpaši, kā palīdzēt situācijās, ja mēs redzam, ka vairākiem jauniešiem ir līdzīgas grūtības, vai vairākiem jauniešiem ir viena un tā pati tēma, kas visu laiku viņus klupina. Tāpēc šajā projektā mums ir iespēja strādāt arī šajās te mazajās 2 līdz 3 izglītojamo grupās. Vai arī individuāli. Kā to izvēlēties? Tātad skatīties, kāds ir pieejamais pedagoģiskais resurss un skatīties, kādas ir vajadzības. Nākošais ir konsultatīvais atbalsts. Tās ir motivējoša rakstura pārrunas vai aktivitātes, kā mēs viņus mēdzam arī projektā saukt, tās ir sarunas par dzīvi. Tās ir sarunas, lai jaunieti motivētu, lai viņam palīdzētu, lai mēģinātu saprast, kā vislabāk ar viņu runāt. Tās nodrošina individuāli, un te jau ir jāskatās atkal, kas katram jaunietim ir nepieciešams. Ja tas ir, piemēram, risks sociālajai atstumtībai, jo viņam īsti neveidojās attiecības ar klases biedriem. Iespējams, ka tas ir konsultatīvais atbalsts, ko sniedz sociālais pedagogs. Ja, piemēram, viņš ir galīgi izmisis un nemotivēts un nesaprot, kāpēc man tā skola ir vajadzīga un ko tad es darīšu pēc 9. klases, varbūt tas ir pedagogs karjeras konsultants, ko tad vai šajā situācijā piesaistīt. Nākamās ir lasīt prasmes nodarbības. Arī šo atbalstu var sniegt gan individuāli, gan arī mazajās grupās. Mazajās grupās to var nodrošināt pedagogs, pedagoga palīgs, bibliotekārs vai speciālais pedagogs, un grupas tiek komplektētas pēc līdzīgām lasīt prasmes grūtību pazīmēm. Savukārt, ja tās jau ir nepieciešamas individuālā līmenī, tad tās ir jau nedaudz komplicētāks gadījums, tad ir nepieciešams jau speciāls atzinums. Un pats pēdējais atbalsta pasākums, ko mēs piedāvājam, ir mentorings, un, kā es teicu, par to pastāstīs mans kolēģis Andrejs.
Šos te 4 dažādus atbalsta pasākumus pēc mērķa auditorijas mēs grupējam 3 moduļos. Tātad pirmais modulis, kura galvenais fokus ir atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai, ir paredzēts tiem izglītojamajiem, kuri par vispārējās pamata izglītības programmas apguvi ir saņēmuši tikai liecību un atkārtoti mācās 9. klasē, vai arī saņēmuši liecību un ir uzņemti profesionālās izglītības iestādē. Šī moduļa ietvaros ir iespējams nodrošināt atbalsta pasākumus, tātad pedagoga konsultācijas mācību priekšmetos, konsultatīvais atbalsts un mentora individuāls atbalsts. Otrais modulis, kas vairāk fokusējās uz sociālās atstumtības risku, šeit mērķa auditorija ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojumie no 1. līdz 12. klasē, kā arī izglītojumie profesionālās izglītības iestādēs un programmās no 1. līdz 4. kursam. Un īpaši šeit fokusējamies uz jauniešiem, kuriem ir status imigranti, remigranti, kuri ir iepriekš mācījušies mazākumtautību programmās vai kuriem ir speciālās vajadzības. Un tas, ko mēs varam 2. moduļa ietvaros piedāvāt, tātad konsultatīvais atbalsts un mentora atbalsts. Bet mentora atbalsts tikai no 13 gadu vecuma. Un visbeidzot, 3. modulis, tas ir atbalsts lasīt prasmes veicināšanai, pieejams vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 1. līdz 3. klasei. Un šeit gan ir jāuzsver, ka 1. klasei vai 1. klases izglītojumiem tas ir pieejams tikai no 2. mācību semestra. Kāpēc? Tāpēc, lai dotu šiem te bērniem, jo tik tiešām ir bērni, viņi ir tikko atnākuši no pirmskolas izglītības iestādes, lai viņiem dotu iespēju iejusties, jo iespējams, ka daļa no šīm te grūtībām pat nav tik daudz par lasīt prasmi, kā vienkārši par iejušanos, par saprašanu, kāda tad ir tā skolas vide un kādas tad ir tās prasības. Pieejami atbalsta pasākumi šeit ir grupu lasīt prasmes nodarbības, individuālās lasīt prasmes nodarbības un arī konsultatīvais atbalsts. Nu, un tad par to interaktīvo rīku, kuru es jau vairāk kārt arī pieminēju, tātad šie ir dati no pagājušās vakara. Tātad 1. modulī mums ir 33 atbalsta plāni, 2. modulī 319 plāni un 3. modulī pat 609 plāni. Un jāsaka tā, ka pa ceļam uz šo te konferenci, kā es teicu, dati tātad bija no vakardienas vakara, bet pa ceļam uz konferenci nākot es jau saņēmu ziņu no mūsu speciālistiem, tātad uz šo brīdi jau ir sagatavots interaktīvajā rīkā 1000 atbalsta plāns. Tātad viņi turpina nākt, arī šobrīd jūs to varat gatavot. Jautājums tālāk, nu kā tad ir ar to interaktīvo rīku, kā tad viņam dabūt pieeju vai kā tad vispār iesaistīties? Tātad, ja jūsu izglītības iestāde ir iesaistījusies jau projektā Skola kopiena, fantastiski, tad meklējam, kurš ir atbildīgs par šo aktivitāti, ar kuru runāt, kā dabūt pieeju. Ja jums šķiet, ka tas tā nav, lūdzu sazinieties ar pašvaldību un noskaidrojiet, vai pašvaldība ir iesaistījusies projektā Skola kopienā. Ja tā nav, tad noteikti aiciniet viņus arī piedalīties, lai nepalaistu iespēju garām palīdzēt jūsu izglītojumiem un jūsu jauniešiem. Kur meklēt papildus informāciju? Papildus informāciju vispirms jau jūs varat meklēt mūsu sociālajos tīklos. Visvairāk informācijas atradīsiet Facebookā. Tur būs informācija gan par aktuālākajiem pasākumiem, kas tikai plānojās, gan arī atskats uz tiem, kas jau ir notikuši. Tātad Facebooks. Nākamā vieta, kur jūs varat meklēt informāciju, ir mūsu projekta mājaslapa Skola kopienā. Ko jūs tur atradīsiet? Tur jūs atradīsiet gan visas nepieciešamās veidlapas, gan tās, kuras es minēju, gan tās, par kurām pastāstīs citā reizē, gan arī varat atrast projekta vadlīnijas, kurā ir aprakstītas visas šīs darbības un visa informācija, ko es šodien izstāstīju, ir atrodama arī tur. Nu, un ja tomēr gadās tā, ka neatrodat informāciju mājaslapā, nav informācijas vadlīnijās, neko nesaprotat, tādā gadījumā dodamies uz mājaslapas kontaktu sadaļu, atrodam, kurš ir jūsu
plānošanas reģiona, vai nu reģionālais koordinators, vai reģionālais eksperts, sameklējam šī cilvēka acis, rakstam viņam vai zvanam šai personai. Tie cilvēki, kas ir jūsu pirmais komunikācijas punkts un kuri vislabāk varēs saprast un atbildēt uz jūsu jautājumiem. No manis tas ir šodien viss. Lai mums visiem izdodas. Paldies!